Vai tev nepārsteidz, ka šajā Zviedrijas izlases modelē ir tieši viens spēlētājs no Zviedrijas augstākās līgas? Zini, katrs gads viņam ir citādāks. Šogad laikam ļoti daudz NHL spēlētāji bija parādījuši vēlmi piedalīties šogad pasaules čempionātā. Ja? Čempionāts ir mājās un olimpiskās spēles arī te pateicis stūri ir. Tā kā jā, nu, viņi izvēlējās sev labāko sastāvu. Tās kvalitātes, kas valda elites sērijas klubā, līgā, taču droši vien ļautu daudziem spēlēt šeit un līdzīgi kā spēlē šie čaļi. Jā, viennozīmīgi tur ir ļoti daudz labu spēlētāju un es domāju, ka izvēle viņiem bija ļoti milzīga. Ja? Noteikti viņi varēja paspēlēties ar visādām situācijām, bet katram trenerim ir savs redzējums. Un šajā situācijā viņš izvēlējies ar tieši šādu sastāvu, bet, jā, kā jau pats minēja, kvalitātes netrūkst arī Zviedrijas augstākajā līgā. Varbūt viņš apdedzinājās Rīgas čempionātā ar to, ka bija tikai trešdaļa no NHL atbraukuši. Jā, nu, zini, kā jūs teicat, katrs gads citādāks un katrs redzējums ir citādāks. Tā kā, jā. Kas tev vienmēr ir prātā, kad jāgatavojas spēlēt pret Zviedriju? Nu, es zinu, ka visi manējie skatīsies, ja, ar ko esmu kopā pavadījis pēdējos 2 gadus. Zviedrija jau tāds pazīstams hokejs. Ja. Un, nu, prātā vēl ir pozitīvās emocijas no Rīgas, ka mēs uzvarējām. Ja. Nu, par Zviedriem vienmēr tāds interesants spēles bijuši. Labs hokejs, ātrs hokejs. Jā, nu, gribas aiziet no tā kā uzvarētāji. Vai Zviedrija joprojām ir tie karuseļu meistari, vai tomēr viņiem ir klāt nācis tas kanādiešu krampis arī, varbūt tas miks tāds sāk parādīties jau pēdējos gados? Jā, nu šodien redzēsim. Viņiem pavisam citādāks sastāvs ir, ja? Šodien redzēsim, kādu stilu viņi spēlē. Nu, būs ass hokejs noteikti. Zviedrs mūs ņem nopietni. Nu, mēs esam ar viņiem vienmēr sīkstējušies tā kārtīgi, tāpēc, un plus vēl pilna arēna šodien būs, jā, piebļaus ar viņu faniem, tā kā būs interesanti. Kas ir varbūt taktiski varbūt pareizākais veids, kā neļaut viņiem to savu pārākumu parādīt uz ledus? Es domāju, ka jādara tās lietas, ar kurām mēs gūstam panākumus. Tā ir pašaizliedzība, tā ir drosme, tā ir upurēšanās komandai, smaga strādāšana un vienkārši būt tādiem pretīgiem, pret kuriem spēlēt. Nevienam negribas pret mums spēlēt, jo mēs esam tādi ar lielu sirdi, mēs skrienam, sitamies. Ja? Tas ir tāds latviešu raksturs, kur novērtē arī citās līgās, tāpēc arī latvieši grib kā spēlētājs, vai ne? Jo mums ir tāds raksturiņš, un tas ir tas, ko es domāju, mums būtu jāfokusējas, un visām komandām ir tieši grūti spēlēt pret kaut ko tādu. Artūrs intervijā teica, ka vienmēr viņš savas karjeras laikā ir teicis aizsargiem un visiem ciešāk spēlējiet pret pretspēlētāju. Vai pret Zviedriem tā nevar arī dārgi samaksāt? Nu, ne, tieši jābūt tieši sajā virsū, lai viņiem nav laika izpausties. Ja? Viņi ir ļoti meistarīgi spēlētāji. Es domāju, ja tu viņiem iedod kādu brīvu vietiņu, laiciņu, viņš to izmantos. Ja? Kā redzējām kanādieši. Viņiem daudz nevajadzēja, lai mūs sodītu, ja? Par tādām mazām kļūdām. Tā kā pareizi Arčs saka, jābūt priekšā, jābūt tādiem uzmācīgiem sejā, traucēt viņiem, un tad jau būs labi. Zem ādas, ja? Tieši tā zem ādas, un tad, lai viņi taisa kaut kāds tur noraidījums, jo viņi jau taču ir NHL spēlētāji, un viņiem domā, ka viņiem nevar pieskarties. Jā, tā kā jābūt tādiem. Paldies. Paldies.